Pēc Otrā pasaules kara PSRS motociklu sacīkšu ražošana uzsāka attīstību, izmantojot no Vācijas konfiscētās motociklu rūpnīcas. No šiem uzņēmumiem tika ražotas mašīnas, kas tika veidotas pēc Vācijas daļu un rasējuma paraugiem. Diemžēl attīstība apstājās līdz ar ievesto daļu un ideju izsīkšanu. Tomēr 1957. gadā motošosei tika sniegts liels lēciens. PSRS motociklu rūpnīcas centrālais pētniecības institūts VNI Motoprom uzsāk sadarbību ar Čehoslovākijas motocikla ražotāju Java, lai ražotu 4-taktu sacīkšu motociklus. Motocikli ar 125, 250, 350 un 500 kubikcentimetru dzinējiem sāk piedalīties PSRS komandas sacīkstēs arī motošosejas pasaules čempionātā. 60. gadu sākumā tika sasniegt ievērojami panākumi ar godalgotām vietām dažādās klasēs. PSRS komandas stūmējs šajos gados bija maskavietis Nikolajs Sevastjanovs, kā arī igauņi Endels Kīsa un Jurij Randla. Divu pirmo braucēju motocikli redzam arī Momu izstādēs. Kīsas ātruma pasaules čempionāta trasēs apliecina Japānas motocikla ražotāja Honda piedāvājums un viņa 1965. gadā uzņemt kā rūpnīcas braucēji. Tomēr, ņemot vērā, ka PSRS un Japānas starpā nebija miera līguma, šī sadarbība nenotika. Varētu pat apgalvot, ka Kīs iespējams zaudēja vismaz vienu pasaules čempionāta titulu, jo Honda tolaik pasaules motocikla sacīkšu augstākā līga. 1969. gadā sadarbība ar Java un piedalīšanās pasaules čempionātos uz laiku tika pārtraukta. Atšķirībā no pasaules lielākajiem ražotājiem, kas finansēja augstākā līmeņa motocross sacīkstes no saviem mārketinga budžeta, lai labāk pārdotu lietas motociklus. PSRS nebija tāda mārketinga plāna. Tā vietā tas bija drīzāk politisks reklāmas gājiens. Mēs varam arī saražot labus motociklus, ja vēlamies.